Čau, čau! Dod man 5 minūtes savu laiku, un es tev parādīšu, kā šī programma strādā. Cik ērta un vienkārša tā ir. Daram tā, ejam kopā visam cauri, lai tu saprastu, redzētu un uzreiz pats varētu sākt lietot. Padalos ar ekrānu. Pēc reģistrācijas atgriezniskais e-pasts, spied atvērt programmu, autorizācijas kods, tu esi iekšā. Pamatinformācija projekti, tu redzi, kādā projektā tu esi, ko tu esi iegādājies, statistika un individuālais profils. Uzspiežam statistiku, te ir visi ievadītie dati, visi antropometrijas dati, un te zemāk ir ūdens uzņemšanas dati, un te zemāk ir soļu skaitītājs. Mēs redzam, cik mēs esam nogājuši, cik mēs esam izdzēruši pa mēnesi, un mēs redzam savu progresu. Šie ir visi forši rīki, kas tevi motivēs darīt. Dodamies atpakaļ uz galveno lapu. Tātad mūsu pamatu informācija. Paskaties te, un es esmu ielicis informāciju, kā uzlikt šo web aplikāciju uz mājas ekrāna, lai ar vienu klikšķi tu esi iekšā. Tad mēs noskatāmies šo video. Noskatāmies šo video, un mums ir viss skaidrs, kā rīkoties ar šo web aplikāciju. Taisam ciet, lai mums nemaisās. Šodienas pārskats katru dienu ir savs citāts. Tie tevi motivēs, tie tev neļaus padoties. Ja tev nepatīk, uzspiedīgs viņu. Mūsu rīki, ūdens uzņemšanas rīks, soļu skaitītājs, uzturs un izmēri. Ko tas nozīmē? Visam vienkārši. Ūdens uzņemšanas rīks. Plusiņš, mīnusiņš, mainām daudzumu. Uzspiežam detaļas, te ir zobartiņš, mēs varam mainīt iestatījumu, kāds tad ir mūsu ūdens dzeršanas mērķis. Te attiecīgi mēs varam mainīt trauku tilpumu. No kāda trauku tilpumu mēs dzeram. Uzspiežam iksiņu, tas viss tiek saglabāts. Tas pats ar soļu skaitītāju. Zobartiņš, nomainam mūsu mērķi, mēs varam arī manuāli to izdarīt, un tad uzspiežot iksiņu, tas viss tiek saglabāts. Te mēs redzam, ka te ir tāds ķeksīts, ko tas nozīmē. Tas visam vienkārši tu sasniedz savu dienas soļu mērķi, un te rādās progresa bārs. Tad, kad mēs to visu sasniedzam, un mums ir, piemēram, uzturs izpildīts, uzspiežam uz uztura, tev var atzīmēt izdarīts vai nav izdarīts, tad mums šī diena iezīmējās ar ķeksīti. Ok, šo mēs esam izpildījuši. Viss ir bijis 100%. Izmēri. Uzspiežam uz izmēri, te mēs ievadam datus. Protams, to var nedarīt, bet forši paskatīties. Tu vadi šos datus, viņi automātiski saglabājās, tad viņi automātiski atspoguļojās. Te datu ievadas ir 2 reizes nedēļā. Pēc kā mēs to varam zināt, dodamies atpakaļ pēc kalendāra dienu apzīmējumu. Mēs redzam izmēru un svaru ievadīšanas diena, tā mums ir trešdiena un svētdiena. Dodamies uz pirmdienu. Tātad iepirkums saraksts vienmēr ir pirmdienās. Mēs redzam, atveram vaļā, te ir digitāls iepirkums saraksts, kategorizēts. Pirms dodies uz veikalu, es tev ieteiktu tā, atver leduskapi, atver iepirkums sarakstu un paskaties, kas ir leduskapī. Un, piemēram, man ir mājās piens, tātad tas piens nav jāpērk. Tad es skatos uz dažādi. Mājās man ir olīveļa, mājās man ir medus, mājās man ir kanēls, tas viss nav jāpērk. Un dodoties uz veikalu, tev ir skaidrs plāns, ko pirkt. Tad tu vari uzspiest mani produktu, es jau to salicu, ka šis ir labākais plāns, ka jānopērk bērnam pamperi, jānopērk šampūns, uzspiežot plusiņu, tu vari pievienot kaut ko klāt. Un, piemēram, saldējums. Okay, nepareizi uzrakstīju, bet tam nav nozīmes. Galvenais ir. Un te mēs atzīmējam, kas mums ir jāpērk no mājas produktiem. Respektīvi, mēs atzīmējam, ka tie jau ir nopirkti. Aizveram ciet, mēs redzam, ka visi mājas produkti, mani produkti ir nopirkti. Un tādā veidā pa kategorijām tu vari skatīties. Nu, piemēram, paņemam augļus, atzīmējam visus augļus, un tur ir ķeksīts. Un tev ir skaidrs, ok, šis ir nopirkts, tev vairs nevajag neko skatīties. Ja nevēlies šādi, nevēlies izmantot digitālu rīku, lūdzu, atver vaļā, izprintē ar pilspālu. Nedēļas pārskats, lai tu vari plānot visas nedēļas maltītes, tu redz visu plāns 2 nedēļas uz priekšu, mēnesi atpakaļ, stabiņā uz leju, visu vari mainīt. Braucam zemāk, mūsu uzturu plāns konkrētai dienai ar konkrētām receptēm. Te atkal mēs varam atzīmēt, vai ir izdarīts vai nav izdarīts. Recepte, kā uzcept olu, diemžēl te nebūs, jo šī nav pamācība, kā gatavot ēst. Bet visas kaut cik nedaudz sarežģītākas receptes, kur ir vairāk nekā 3 sastāvdaļas, tās mums ir iekšā. Tu vari atvērt, piemēram, šodien 12. novembri, paskatīties, kas ir 12. novembrī, pašpikot idejas no šejienes. Tu vari paskatīties atpakaļ, tur nezinu, vienalga 19. novembri, kas ir tur, pašpikot kaut ko no šejienes, un tā tu vari iet uz priekšu. Tālāk. Mūsu digitālais asistents uzdod jautājumus, kas saistās ar uzturu. Viņš ļoti labi atbild, viņš ir ļoti labi atmācīts, pa 90% viņš atbildēs super. Ja tev nepatīk viņa atbildes, raksti, te ir rakstīts uz info@sfitness.lv. Raksti man. Viss ir diezgan vienkārši, viss pārskatām. Uzspiežam rēķini,
Te ar 2 klikšķiem maksājuma sistēmu tu vari atteikties no šī plāna, ja tu viņu nevēlies izmantot. Uzreiz tev, protams, nemet ārā, tu izmantos pakalpojumu pilnā apmērā visu mēnesi. Te ir iestatījumi, te mēs varam mainīt kalorāžu. Par kalorāžu, kā es teicu, te ir mūsu pamata informācija. Izlasi to, un tu sapratīsi, kas ir ar kalorāžu. Tik vienkārši, tik pārskatāmi, tik pārdomāti. Šis viss ir uztaisīts, lai būtu maksimāli ērti, maksimāli vienkārši. No manas ģimenes, tavai ģimenei, no manis tev. Ja tev šis viss nepatīk, tu gribi atteikties, droši atsakies ar 2 pogas spiedieniem. Bet es ļoti ceru, ka tu to izmantos. Šis būs lielisks palīgs tavā ikdienā, šis būs palīgs ceļā uz veselīgāku dzīvesveidu un svara samazināšanu. Jo uzturplāns ir pārdomāts, viņš ir cilvēcīgs, viņš ir saprotams. 5 minūtes, 52 sekundes. Paldies, ka veltīji laiku, un lai tev forši izmantojās. Ja kas, raksti man info@sfitness.lv.